Tagad autors demonstrēs parakstīšanu, izmantojot privāto atslēgu, restīvi OTP un vienreiz lietojamo pārakstu. Tā ir prototipa prezentācija, un prototips ir uzprogrammēts valodā C#. Tātad mēs izvēlamies pirmo opciju, kas ir parakstīt dokumentu. Tad mēs norādām lietotāja identifikātoru, jeb lietotāja numuru, kurš vēlas parakstīt. Šajā gadījumā es ievadu lietotāju ar šādu numuru. Tālāk programma prasa norādīt failu, kur vēlās parakstīt. Tātad autors sagatavojas virkni ar testa datiem, tā kā mēs izmēģināsim, pieņemsim ar testu failu numuru 5. Tātad pēc tam, kas notiek, tātad tiek izgūts autentifikācijas tokens, jeb apliecinājums autentifikācijas no citu uzticamības pakalpojumu sniedzēja. Šajā gadījumā programma viņu nosimulē. Tālāk programma uzģenerē vienreiz lietojamo paroli, ar kuru tiks parakstīts minētais dokuments un iepriekš minētā vērtība, kas ir autentifikācijas tokens. Rezultātā mēs iegūstam parakstu. Paraksts tātad ir pirmā daļa. Tālāk mēs iegūstam identifikātoru, lai varētu atrast, ar kuru atslēgu un, kura atslēga un kura autentifikācijas tokens ir piesaistīts. Tā ir šī daļa. Un visbeidzot ir lietotāja identifikators, lai zinātu, kurš ir viņu parakstījis, un varētu viņu atrast lietotāja blokķēdē. Lai pārbaudītu dokumentu, mēs šo iegūto vērtību nokopējam un izvēlamies programmā tātad opciju 2, pārbaudīt parakstu, un pēc pārbaudes programmā atgriež, vai paraksts ir derīgs vai nav derīgs. Ja mēs pieņemsim šajā solī izmainīt kaut vienu simbolu parakstā, pieņemsim, es izmainīšu pēdējos divus simbolus, attiecīgi mēs saņemtu kļūdu, ka paraksts nav derīgs. Tātad paldies par uzmanību.